smuki karodziņi. Jā, nu taisīs mums bildīti. Šeit vajag smuki būt. Noteikti arī jūs ģimenei ierasta praksa, vai ne? Uztaisīt bildi telefonā un pēc tam to izvietot sociālajos mēdījos. Un kāda ir jūsu ģimenes dzīve sociālajos mēdījos? Par to vairāk šodienas raidījumā. Jā, Artur, mēs tādu tēmu skatāmies ģimenes skolā par sociālajiem mēdījiem. Cik daudz mēs publicējam, nepublicējam. Zinām, daudz dzīvo šobrīd sociālajos mēdījos, tur, man liekas, visu savu ģimeni rāda. Ko tas nozīmē? Citam tās ir atmiņas, citam tie ir dati, vai mēs tā varam teikt? Jā, pilnīgi noteikti. Jebkuram cilvēkam, kas publicē kādu saturu sociālajos tīklos, šobrīd internets tas ir sociālajie tīkli, kur mēs varam visvieglāk, visbiežāk kaut ko izlikt. Ir jārēķinās, ka šī informācija nonāk publiskajā telpā. Informācija par tevi, par tavu ģimeni. Tā izskaitā, kur jūs esat bijuši, ko jūs esat darījuši, kur jūs atrodaties šobrīd. Ļoti bieži šai informācijai, šai bildē vai šiem video nāk līdz ļoti daudz ļoti vērtīgas informācijas priekš citiem cilvēkiem arī. Un pat, ja šķiet, ka tā, kam tas interesē citam, vai es te gribu saviem draugiem padalīties un tā tālāk, tu arī nekad nevar būt droši, vai tas cilvēks, ko tu apskati sociālajos tīklos, ir tavs draugs vai kāds cits. Restīvi, ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc to nedarīt. Un it sevišķi mūsdienās, it sevišķi tagad, ņemot vērā mākslīgā intelekta iespējas. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? Cik daudz tas, ko viņa tur stāsta, ir tas, ko reāli arī var izdarīt ar viņas datiem? Tas, ko viņa tur stāsta, ir absolūta patiesība. Tas ir numur 1. Numur 2. Šis video jau ir gana vecs un izveidots vēl pirms kļuva tiešām iespējams jebkuram izdarīt to, par ko viņi tur stāsta. Respektīvi nomainīt, uzlikt. Šobrīd tas vispār jau ir diezgan tāds pat jau vesels žanrs, ja, kad, piemēram, pornogrāfijas kaut kādiem klipiem šīm te, sauksim, porno aktrisēm tiek nomainītas seju uz kādu slavenības aktrisi. Un tikpat labi tas varētu būt uz tevi, vai uz tavu bērnu, vai uz jebkādu citu cilvēku sejas aizvieto un vai veido jaunus šādus materiālus un tā tā. Restīvi, šobrīd tā ir absolūta realitāte. Ko darīt? Ko mums ar šo visu šobrīd kā sadzīvot? Pirmkārt, ir svarīgi, ka mēs zinām. Ir svarīgi vispār zināt, ka tas ir iespējams. Tas ir numur 1, un numur 2, protams, pašiem piedomāt šodienas raidījuma kontekstā, ja, tātad piedomāt, ar kādu informāciju mēs dalamies, kur mēs šo informāciju liekam, cik daudz mēs šo informāciju liekam un tā tālāk. Bet atkal, mūsdienās pietiek pat ar mazumiņu. Tas bija tas mans nākamais jautājums. Viena bilde vai 10 bildes ir starpība? Ir starpība, jā. Jo vairāk informācijas mēs izliekam, jo labāk mēs varam iedot izēju materiālu tam mākslīgā intelekta rīkam uztrenēt, un uztrenēt ne tikai jau, kā lai saka, viltojumus attēlu ziņā, bet arī viltojumus video ziņā, ja, jo bildes ir no dažādiem rakursiem, dažāds apgaismojums un tā tālāk. Tā ka, jā, protams, jo vairāk materiāls, jo tas ir sliktāk, bet vēlreiz, pietikt var arī tikai ar vienu video vai dažiem attēliem. Brīdī, kad jūs izliekat internetā ne tikai sevi, bet savu ģimeni, tajā brīdī jāņem vērā, ka jūs ne tikai sevi pakļaujat briesmām, bet arī šos te bērnus, pieņemsim, mēs par bērniem runājam. Viena lieta ir šīs te digitālās briesmas, tā to mēs varētu saukt, bet otra lieta ir vienkārši, tā kā ir saturs, kuru, tā kā vajag padomāt, vai ir jēga vispār likt.
cik ir veci tie bērni, kuriem varbūt ir pirmie izgājuši caur tam, kur vecāki viņiem jau kaut ko publicējuši? Tie ir jau pieaugušā vecumā. Jā, protams, ja mēs paskatāmies, kad sākās kaut kāda šāda satura publicēšana sociālajos tīklos, tas ir sākot ar kaut kādu 2005. 2006. gadu. Latvijā tas sākās ap 2008. 2009. gadu, bet tas ir 15 gadus atpakaļ. Tātad tiem cilvēkiem tobrīd, tiem bērniem, kam bija 5 gadi, šobrīd ir 20 gadi, dažiem jau druscītiņi vairāk, ja viņi bija drusku vecāki. Latvijā ir kaut kāda bijis keista, ir dzirdēts par to, un tiešām, kur tie jau bērni saka, par tiem vecākiem ir kaut ko vērsušies, jo es esmu dzirdējis par šādiem gadījumiem. Es esmu dzirdējis par gadījumiem ārzemēs, kur bērni ir iesūdzējuši tiesā vecākus, burtiski tiesā iesūdzējuši vecākus par saturu, ko tie ir publicējuši sociālajos tīklos. Es esmu dzirdējis par gadījumiem, kur bērni ir ļoti, jau tādi tīneidžeri vecumā ļoti neapmierināti ar to, ko vecāki dara un paši iet online sociālajos tīklos un publicē pret saviem vecākiem kaut kādu informāciju un izmanto arī to pašu, ko viņi ietā. Kā tev, kāda ir pašam tavam personiskā attieksme? Cik daudz tu dalies, nesi gatavs dalīties arī savas ģimenes lietās? Es atzīšos, ka es dalos varbūt pat par maz. Ņemot vērā to, ka es vadu digitālā mārketinga aģentūru, man vajadzētu būt ļoti aktīvam sociālajos tīklos kā satura veidotājiem, bet es to daru ļoti maz, un tas bija sākumā godīgs vienkārši tādas sakritības sanāca. Man bija pēkšņi izmaiņas mana paša dzīvē, es apprecējos, man bija bērns pirmais, un es vienkārši pārtraucu to darīt, jo man vēl bija jāvada uzņēmums, man tam nebija laika, un tad jau, kad es gadu nebija neko licis iekšā nevienā tīklā, es sapratu, ka, hei, es varu bez tā dzīvot, un vēl vairāk, es pat jau gandrīz speciāli neko nelieku, ja, un jā, Instagrams, Twitters un citi tīkli man gandrīz klusi, es šādi tad kaut ko ielieku Facebookā. Satura nepublicēšana par ģimeni un it sevišķi par bērniem ir tāpēc, ka es kaut kā nolēmu, ka tās lietas, lai paliek pie manis, un vienīgais, kur kaut kas nedaudz parādās, tas ir tīri caur manas sievas kontiem, caur viņas redzējumu, caur viņas prizmu, un es zinu, ka viņi ļoti seko līdzi un ļoti filtrē, kas ir tas, kas iet uz āru. Arī šajā sarunā mēs domājam ar vienu, kuram būtu pareizāk te runāt, jo arī mūsu ģimenē es vairāk kaut kādas ģimenes lietas nopubliskoju, viņš vienkārši noskatās. Es ar viņu, ja godīgi, pirms tam tā neizrunāju atklāt par šo. Jūs runājāt par to? Vai mēs to darām vispār? Vai nē, mēs esam runājuši konceptuāli, kā, kas un tā tālāk, bet tā pa īstam nē, mums nav tādi noteikumi, ka obligāti viņa darīs un es to nedarīšu, tādu noteikumu mums nav. Mēs esam pirms gadiem izrunājuši, ka mēs neliekam mēs nemazgājam vēļu publiski, mēs neliekam kaut kādas tādas dziļi iekšējas lietas, bet kas mums ir gan izrunāts, vai, kā lai saka, tā neoficiāli mēs esam to vienojušies, un manuprāt, man prieks, ka tas tā ir tas, ka bet mēs arī neķūnējam. Restīvi, ja mēs runājam publiski ar kādu, biežāk tie ir mēdīji nekā savos kanālos, un viņai drusku varbūt savos kanālos biežāk, mēs nemēģinam izlikties un stāstīt, ka ir labāk, vai ja tā nav un tā tālāk. Un mēs esam saņēmuši diezgan bieži arī komentārus, vai personīgi mums pienākuši cilvēki, viņi teikuši, paldies, ka jūs stāstat, kā ir, paldies, ka jūs nevis izpušķojat un stāstat, vai cik viss ir labi, bet mēs pasakām, jā, mums iet ļoti grūti, mums ir 2 bērni, un tas ir ļoti grūti, un mēs par to stāstam un nemēģinam vai, tas taču ir bērni labākais dzīvē, kas ir noticis, varbūt tā nemaz nav, jā. Paldies tev! Paldies, un lai jums veicās! Tai paaudzei, kas ir piedzimuši ar mobilo telefonu, principā viņiem jau normatīva lieta ir likt pilnīgi visu savas dzīves situācijas internetā un sūtīt vienam otram, tostarp sūtīt piemēram kailbildes tādu lietu. Mēs zinām, ka tā ir šobrīd pusauģi, normāli viņu saziņas sastāvdaļa, viņiem ir romantiskas attiecības, tāpat kā iepriekšējās paaudzes būtu, piemēram, aizgājuši uz parku un pabučojušies uz solīm, tā šī paudze viņa aizsūta viens otram, piemēram, kailbildi. Man šķiet, ka ir super prātīgi ar pusauģiem ir sevišķi parunāt par tādiem drošības noteikumiem, lai neiekultos problēmās liekās, kurās viņi parasti iekuļās. Visbiežāk, protams, iekuļās problēmās sasūtot tās pašas minētās sexting bildes, kailbildes. Un tad tur var gadīties visādas problēmas. Viena no lielākajām pusauģi sāk domāt par pašnāvību,
tāpēc, ka viņš ir aizsūtījis kādam bildes, un kāds tās bildes draudz aizsūtīt tālāk, vai ir iemetis jau klases WhatsApp chatā, vai arī tur ir vesela schēma, kā negodprātīgi cilvēki uzdodās par pusauģiem, dabūjam šīs bildes, un tad sāk viņš šantažēt un saka, ja neatsūtīs man tur 1000 eiro, tad es aizsūtīšu tavai mammai, un šīs lietas, pusauģu vecumā tā liekas tā kā milzīga drāma. Šīs lietas ir ļoti labi izrunāt pirms tam. Ir tādas lietas, internetā notiek, viņš par to zina, ko viņš par to domā, un ir mazi triki elementāri, kas ļaus viņam izvairīties no tādām problēmām. Protams, vislabāk ir viņam pateikt, lai viņš nesūta savus skaļbildes internetā. Jo, protams, ka jebkura bilde, kur tu aizsūti, jebkam viņa paliks internetā, viņa kaut kur var uzpeldēt. Bet ir daži drošības noteikumi, ja tomēr viņš to dara. Piemēram, nekad nesūtīt skaļbildi, kurā redzam tavu seju. Radiniekiem ir problēmas no planšetēm. Kurš ir tas vecums, kurā vecākiem sākt ar saviem bērniem par to runāt? Šiem te digitāliem diskusijām. Pēc pētījuma vidējais vecums, kurā bērni pirmoreiz nonāk saskarsmē ar internetu pornogrāfiju, ir 13 gadi. Tagad tas ir reāli mazs, un tas ir vidējais. Tas nozīmē, ka būs bērni, kur sāks to darīt arī agrāk. Tā kā, es domātu, ka tad, kad bērnam ir pieejams internets, tad principā ar viņu atkal jau kaut kādā vecumam piemērotā veidā, bet par to runāt. Tā kā, kas ir ok, ko ir ok skatīties un ko nē. Es domāju, no tāda vecāka viedokļa vienkārši pieiet pragmatiski. Tā metafora par internetu kā par ielu ir ļoti saprātīga. Teiksim, vai ejot ar meitām uz ielas, es slēptu viņām seju vai nevestu nekad viņas uz ielas, tāpēc, lai kāds cits viņas neieraudzītu. Droši vien, ka nē, tā kā mēs tā nedarītu. Vai es tur vestu bez drēbēm uz ielas, arī nē. Tā man šķiet pilnīgi racionāli izsvērt. Tur nav nekāda raķešu zinātne. Es domāju, drīzāk meiteņu vecākiem vajadzētu vairāk pievērst uzmanību par to brīdi, kad viņas pašas sāks lietot sociālos tīklus, jo tur gan ir zināms, ka tieši meitenēm ir lielāki riski no sociālajiem tīkliem. Visādi veidi riski, tos ir mentālās veselības un dažādas lietas, un to ir vēlams novilkt pēc iespējas vēlāk, lai viņas uzsāktu to lietošanu pēc iespējas vēlāk, un būtu diezgan pamonitorēt, ko viņas tur īsti dara, tāpēc, tā ir drusku tāda bīstama vieta šobrīd, tieši meitenēm. Visādi citādi, mēs visi esam jaunā situācijā, un sociālā vide mainās visu laiku, un vienkārši būt tādiem racionāliem un vēsu prātu. Gribu filmēties vai negribu. Un ir bijuši reizi, ka viņš pasaka, nefilmē mani. Šodien digitālā satura veidotāji, jeb influenceri, ir ļoti izplatīts mārketinga veids. Tostarp tiek publicētas ģimenes dzīves ar bērniem. Bet ko par to saka biznesa vide? Šis ir redzījums par ģimenēm. Cik lielā mērā bērni tiek izmantoti šajā procesā? Un tās tendences, kādas novērot? Patiesībā sakot, te arī ir tāds jāskatās no diviem aspektiem. Pirmais aspekts būtu, ka liela daļa cilvēku, kas lieto sociālos tīklus, bieži vien tos sociālos tīklus uzskata kā sava veida bilžu albumu, jeb kur pastāstīt, kā viņiem iet. Un, attiecīgi, tad vienkārši sanāk tā, ka cilvēki liek bildes no brīvdienām, no ikdienas un tam līdzīgi. Saturs ar bērniem ir nenormāli liels, ļoti liels. Tostarp arī mēs kā ģimene, es arī aizbraucu kaut kur brīvdienās un mēs ieliekam saturu kopā ar bērniem. Un tad ir tā otra sadaļa, kur ir digitālā satura autori, kas par to saņem jau naudu. Arī viņi ir precīzi tāpat kā parastie cilvēki. Arī viņu sociālajie tīkli ir kā viņu albums sava veida, kur viņi stāsta. Un šiem digitālā satura autoriem pat bieži vien ir vēl grūtāk nodalīt to īstā dzīve no sociālo tīklu dzīves. Un, ja viņiem, pieņemsim, ir kaut kāda veida reklāmas piedāvājumi, gadās reizes, kad viņi iekļauj arī reklāmas, kā saka, saturā, arī bērnus. Ir kāds likums, joma, kas to regulē, ko mēs varam
kā vecāki arī vai kā influenceri, cik bieži likt vai ko drīkstam, ko nedrīkstam, lai nav tā, ka pēc tam bērns izaug liels un iesūta vecāku tiesā? Patiesībā sakot, bērns, kamēr viņš ir nepilngadīgs, tā visa atbildība gulstas uz vecākiem. Un attiecīgi arī vecākiem ir jāizvērtē tas, kā saka, viduspunkts, jeb tā drošā zona, kura ir domājot par bērna labbūtību, vienkārši svarīga, jo vecāki ir atbildīgi par bērniem. Un pašlaika likumdošana nenosaka, ka, pieņemsim, vecāki, kas ir influenceri vai arī vienkārši cilvēki, kuri liek sociālajos tīklos bildes ar bērniem, to nedrīkstāt darīt. Varbūt kaut kādi regulējumi, es zinu, ka Eiropas Savienībā cenšas strādāt pie tā, lai tas digitālais, kā saka, nospiedums būtu mazāks ar bērniem. Un tas ir tas, par ko arī vecākiem būtu jādomā, ka ir jādomā, kas bērnam būs labi nevis tikai tagad, bet arī uz priekšu skatoties nākotnē. Mans arī personīgais viedoklis, kā saka, ir ne tikai tajā vecāku lauciņā. Es uzskatu, ka arī no valsts puses, to starp Eiropas Savienības griezumā, ir jāinformē vecāki par konkrētām lietām, kā tas var ietekmēt bērnus. Ir tie lozungi mentālā veselība, drošība, digitālie nospiedumi un tam līdzīgi. Bet kas tas realitātē ir? Daudzi to nesaprot. Parunājot par tiem, kas pelna ar to naudu, kādas ir tās tendences? Uzņēmumi meklē arī ģimeni ar bērniem, jo tas labāk notirgojas, vai principā tas nav tik svarīgi? Vai tas ir, pieņemsim, uzņēmumiem obligāts nosacījums, ka obligāti saturā jāparādās bērni? Man 11 gadu pieredzes laikā nav bijusi nereize prasība, ka bērniem jāparādās. Tas ir tā kā brīvas izvēles forma, jo ir bijuši uzstādījumi, kur to starp tā pati kosmētika, uzņēmuma vēlme bija, ka ir ģimenes, kur ir dažādas, kā saka, lietošanai, dažādiem cilvēkiem lietošanai kosmētika. Līdz ar to, viņi ļoti augstu novērtē, ja arī to starp bērni parādās. Bet tajā pašā laikā, ja mēs domājam, pieņemsim, bērnu rotaļlietas, bērnu veikali, kā pieaugušais viens pats var parādīt to saturu? Reāli. Diezgan. Daudz labāk ir ar bērniem, vienkārši. Tieši tā. Un viena ļoti būtiska nianse, ko bieži vien varbūt uzņēmumi neizdomājas, ir tas, ka influencera, jeb digitālā satura autora sekotāji ļoti jūt tās visas emocijas un visu caur video un bildēm. Viņi redz, ka, pieņemsim, bērns vai pieaugušais īsti negrib to darīt. Un līdz ar to tas tāds mākslīgi jau izskatās un tas var nenostrādāt tik labi. Paldies tev, Tom, par tavu viedokli. Ļoti interesants. Ir noteikti daudz vēl jāstrādā šajā jomā. Protams. Mēs esam Latvija maziņa, bet pasaulē tas viss attīstās un mēs varam skrienam līdzi pasaulē, ne? Tā ir. Būsim droši, rūpējamies par savu bērnu drošību, digitālo drošību, pat ja viņš nākotnē arī kādreiz kļūst influenceris. Tieši tā. Uz raidījumu arī aicinājām aktrisi, producenti un, protams, influenceri Ieva Florence Vīksni, kura līdzīgi kā mēs veido savu raidījumu par savas ģimenes dzīves ceļojumu piedzīvojumiem kopā ar bērnu. Prieks paspiest roku influencerei. Jā, vai ne? Ko šodien parunāsim par ģimenes dzīvi sociālās medijos, jā? Jā. Forši, super. Prieks tevi redzēt. Šobrīd jau tas viens platformas sociālais medijs, kurā es darbojos agrāk, tā varbūt tikai tīri uz sadarbībām un tikai tīri sociālajos tīklos, Instagramā, Facebookā. Tas pārauga tajā, ka es jau pati tagad veidoju savus projektus un vairs, teiksim tā, reklamēju es tikai to, ko es daru. Tā platforma ir palikusi jau tāda un jā, tā ikdiena, tik cik man ir dūša, tik cik man ir vēlēšanās, tik es tagad padalos varbūt to savu ikdienu. Man
prioritāri, protams, ir bērnu veselība un drošība. Jebkas, kas iet pret tikko bērnu drošība, ir kaut kādi lielāki riski, nekā mēs to paredzam, tad mēs nefilmējam. Tāpat mums sarunāts ģimenē noteikumi, kā mēs ko darām. Piemēram, Leonardam mēs jautājam, gribi filmēties vai negribi. Un ir bijuši reizi, ka viņš pasaka, nefilmē man, es negribu, mēs tad nefilmējam. Bet arī ir tā otra puse, ka, protams, mēs jau neslēpjam bērnam, ka tā ir mūsu tā kā profesija. Mēs nodarbojamies ar videogrāfiju, ar fotogrāfiju jau ļoti labu laiku, jau sen, jau kopš aktieriem. Un viņš arī mācās. Un tad ceļojumos viņam arī patīk. Viņš saka, tagad es filmēšu manu kameru, sēžu man klēpī, kad es montēju, ļoti interesē. Arī tā puse ir ļoti tāda jauka. Bet redz, kā nodalīt to, ko es dalos publiski un tam līdzīgi, tas ir tikai jautājums par to, vai tam ir kaut kāds sūtījums vai kaut kas, ko es gribu pateikt ar to. Piemēram, vienkārši ielikt skaistu tur, mēs te kopā jauki sēžam. Es droši vien, ka tā nelieku, jo es vienmēr padomāju par tiem cilvēkiem, kuriem varbūt nav tā laika tā jauki pasēdēt un citādāk, tad es vienkārši sev tās atmiņas paturu. Un citreiz ir tā, kad es kaut ko filmēju, tad Leonards pats grib iesaistīties. Viņš saka, es tev gribu palīdzēt, es tev gribu to, es tev gribu šito. Tad es viņam ļauju, es saku, bet mammai ir darbiņš. Es saku, man ir jāizdara tas un tās. Ja tu gribi palīdzi, ja nepalīdzi. Un tad viņš arī pats var izvēlēties. Un par pašu to publicēšanu, šobrīd es uzskatu, ka, ja tas nav kaut kāda mērķa lielāka vārdā, kāpēc tu publicē kaut kādas kopīgas lietas ar bērniem, tad, varbūt nevajag baigi, jo, tā kā publicēt bērnu pašu, priekš kam viņam tas vajadzīgs. Es citi taisa tikai radinieku pulkam, tā kā radiniekiem, kad redz tikai radinieku, ko dara ikdienā, jo viņus nesatiek. Tas arī ir mērķis. Tas lielāks mērķis, kad pastāstīt, kā mums iet, jo mēs tur neredzam vecākus katru dienu, bet viņi skatās mūsu kontus, un man mamma arī, piemēram, viņi tur, redzēju, jūs ar Leonardu bijāt tur un tur. Saku, būt forši, un tad dažreiz es arī tā ielieku, lai vienkārši mani tuvie cilvēki zinātu, kur es esmu, kas ar mani notiek, un tā ietaupīt laiku, varbūt man zvanot un to risinot. Tā jau sociālā dzīve, tāpat ir dzīve. Tu tur vari būt, vari nebūt, bet tā ir tava izvēle. Tā vienmēr ir tava izvēle, un bērniem arī jābūt izvēlei. Uz šīs pozitīvās nots es gribu teikt Ievai paldies, un tie īsi tādi secinājumi. Protams, esam droši, bet sociāla mēdīja tīkli kopumā paver plašas iespējas uz jaunām draudzībām, paver plašas iespējas sevi reklamēt, labus projektus reklamēt. Tas nekas, ja arī ir bērni iesaistīti, jo tas viņiem rada prieku. Tas rada prieku, jā. Un jā, tā kā paldies tev liels par atsaucību. Paldies. Un noteikti uz tikšanās citos projektos. Jā, paldies jums par to, ko jūs darat. Tas ir ļoti svēti. Mums ir jāizglīto vienam otrs, ja mēs zinām vairāk. Manuprāt, gana plašu tēmu esam skatījušies šajā raidījumā par sociālajiem mēdījiem. Un tas, kas man tāds pirmais ir palicis pēc sarunām no speciālistiem, ka pirmkārt ir sev jāuzdod jautājums, kāpēc es vispār publicēju kaut ko. Un kas ir tā auditorija, kas manu ziņojumu redzēs vai saņems? Man tā lielākā atziņa ir par to, ka nākotnē ir liela varbūtība, ka mūsu meitas arī var kļūt par influencerēm. Līdz ar to jau tajā brīdī, kad viņām būs telefoni, jau šobrīd principā jāsāk izglītot viņas par mediju pratību. Kā lietot un par riskiem, kas varētu ar to visu saistīties. Jā, un tas, ko es aizdomājos, lai arī Laimai šobrīd ir 4 gadi, es domāju, ka tas pienāks gana ātri, kad arī viņa būs sociālajos mēdījos, un tad es uzdevu godīgi jautājumu, vai es esmu tam gatava. Godīgi sakot, neesmu gatava, jo man vajadzīgs ir vairāk iegūt informācijas par to, lai viņas tā darbošana būtu maksimāli droša. Respektīvi, lai es viņai kā vecāks arī varu dot savu padomu, kā ir uzvesties sociālajos mēdījos, lai tas neradītu viņai riskus. Vai ne? Tieši tā. Uz tikšanos nākamajā raidījumā.